Barikāžu laika atmiņas stāsti, ko katrs mēs atceramies, bet barikādas reāli sākās ar šo mazo kartiņu. Šī kartiņa ir Tautas frontes biedra karte. Tādas sniega kartiņas mums katram izsniedz, pa kurām mēs bijām visi lepni, kad mēs stājāmies. Katrs sev cienošs latvietis atradās Tautas frontes rindās. Un tagad stāsts par to, kā man sākās un noritēja barikāžu laiks. Vēlā nakts stundā izskanot aicinājumam radio, tautai doties uz domu laukumu kādiem, kas var un kam ir tuvu dzīves vieta, lai visi dodas uz domu laukuma. Un tūlīt pēc šī paziņojuma arī var uzskatīt sākās mans barikāžu laiks, jo naktī pie manis ieradās dēls. Es biju atnākusi no balles, un dēls saka tā, vai es nedzirdu radio uzaicinājumu. Nē, es nebiju dzirdējusi, bet apzinoties situāciju, ātri pārģērbāmies un braucām uz domu laukumu. Domu laukumā bija labi, ja kādi 50 līdz 100 cilvēki savākušies no tuvējām mājām un iedzīvotāji, kuri vēl bija dzirdējuši naktī šo uzaicinājumu. Tautas frontes biedru vadībā sāka gudrot, kā tagad veidosim aizsardzību. Kaut kur parādījās cilvēki, kas nesa malkas pagals, bija atrasts laikam no savām personīgām mājām un veidoja ugunskura. Sākās apspried par to, vai arī nav jāapsargā Latvijas pastmāja, radioēka, televīzija, jo stāvoklis bija draudošs. Tā mēs apmēram līdz rītam tur pavadījām laiku. Dēls aizbrauc vēl pēc sava drauga. Viņam bija privātā mašīna un arī privātā smagā mašīna. Kaut gan Ražuks teica, ka nevienā smagā mašīna privāta nebija, ka tikai kolhozs deva mašīnas un darba vietas. Tomēr tā gluži nav, jo dēlam bija tikko iegādāta jauna smagā mašīna, kuru viņš tajā pašā rītā atbrauca pie pulksteņa un aizšķērsoja ceļu uz ieeju Vecrīgā ar savu mašīnu. Tad sāka jautājums risināties par to, ka mašīnām jābūt kādu nodrošinājumu. Mašīnas tika piekrautas ar balastu. Un pats ar vieglo mašīnu un savu draugu viņi dežūrēja pie Bastai kalna katru nakti. Visas naktis Tautas frontes vadot šo darbinieku pavadīti, viņi apbraukāja tiltus, apskatījās, kāda ir tilta aizsardzība. Un tā pagāja vairākas dienas. Tanī brīdī, kad uz Vecmilgrāva tilta notika apšaude ar automātiem, tika apšaudīts autobusiņš Latvija, kurā brauca ģimene. Kāds cilvēks ar savu mammu vai veco mammu un mazu bērnu. Tajā brīdī arī dēls skatījās ar savu mašīnu tur apbraukājot tiltus. Un cilvēki izskrēja no vieglās no Latvijas un par uzbērumu dzelzceļa steidzās lejup. Tautas frontes dalībnieks ātri noreaģēja un paņēma šos cilvēkus aiz rokas un iesēdināja man dēlu mašīnā, kurš nogādāja viņas televīzijas studijā. Tai pašā vakarā viņi uzstājās televīzijā un stāstīja par šo apšaudu, kur omanieši bija apšaudījuši viņu Latviju. Tādi mirkļi ir neaizmirstami. Tos cilvēks nekad dzīvē nevar aizmirst. Kādas šausmas varēja pārdzīvot un kas tur notika. Bez tam visas dienas un naktis pavadītas tika barikādēs. Redzējām visu, kas tur notiek un pārdzīvojām.